pavisam sākumā mans saturs, nu, teiksim, piemēram, TikTokā, ja, bija par astroloģiju. Jo parasti, nu, nezinu cilvēki, tāpēc, ka tad, kad es veidoju saturu par astroloģiju, man bija kādi 4000 sekotāji, varbūt tās. Un saturs bija tikai un vienīgi angliski, un man bija 90 kaut kādi 8% sekotāju bija amerikāņi. Tā kā man nebija latviešu autori, es neviens nezināja, kas esmu latvieti un tam līdzīgi. Bet mēs runājam par Instagram vai tām pašām drogām. Nu, sākumā tas bija par tā kā make-ups, ķermeņa kopšana. Viss, kas ir drogās, protams, produkcija attiecīgi tāds saturs. Un tas tā arī ir vēl līdz šai dienai, man šķiet, jā. Kādai auditorijai tu galvenokārt veido saturu? Kā tu uzzini, kas interesē taviem sekotājiem visvairāk? Problēma ir tāda, ka es varbūt mazāk iedziļinos, kas interesē maniem sekotājiem, un vairāk vienkārši daru un radu to, kas man patīk. Man ļoti mainās autori. Ja pirms pusotra gada man vēl vīrieši un sievietes sekoja 50-50, tad tagad man sievietes jau ir 80+%. Nu, ļoti mainās. Bet principā pārsvarā no 18 līdz 25 kaut kas tāds. Pirms tu veido saturu, vai tu to plāno, vai tev tas ir tā spontāni tās idejas? Kā tev rodās tās idejas? Atkarībā par kādu saturu ir runa. Ļoti dažādi. Cik vien dažādi var iedomāties. Ja, piemēram, ar drogām mums sadarbība ir vairāk kā 5 gadus, un tur mums ir plānots saturs, protams, jo tas ir apmaksāts saturs. Un tad, protams, viņš tiek iepriekš ieplānots, saskaņots, jo drogas ir tāda nedaudz konservatīva kompānija, un, protams, ka tur nevar jebkas, kas iedēna galvā. Tās idejas viņas kaut kā atnāk, un ir periodi, kuros ir grūtāk, ir periodi, kuros tik daudz idejas, kā lai viss izdara. Tā kā tas ļoti atšķirīgi atkarībā par ko. Un kā tu vispār raksturotu savu sadarbību ar drogām? Varbūt tev ir palikusi kāda kampaņa atmiņā? Tas laikam noteikti ir reklāmas rullītes, ko mēs filmējām priekš drogām pirms 2 gadiem, un viņš apmēram pusotru gadu gāja visos drogas veikalos, televizoros, virs kasēm. Mans drusku pāri minūtē garais video, kuras iepērkos drogās, kuras krāsoja lupas un tam līdzīgi. Tas bija tāds foršs process visa diena, kurā mēs filmējām, darījāmies, un tāda pilna full circle momenta, tāda sajūta, kad vienā brīdī sāc, un tad vienā brīdī jau tas tajos veikalos, visur ekrānos. Tagad tās arī ir forši. Un, protams, klientu dienas nākamnedēļ, aiznākamnedēļ ir drogas klientu dienas Daugavpilī, Saldū, Rīgā 2 vietās. Tā kā tas arī. Un kā tu piegāji sadarbībai ar uzņēmumu Nela Džems? Mums ir bijušas daudz sadarbības ar Nela Džems, bet tās visas aizsākās tad, kad es gāju digitālajos kursos. Tad katru nedēļu mums bija visādi uzdevumi, un viens no tiem bija arī veidot saturu Nela Džems. Un tā man šķiet varētu būt, ka es iepazinos ar viņiem, un tad ik pa laikam mēs izveidojam kādu sadarbību. Integrēt ir absolūti vienkārši, jo arī rotas ir par skaistumu, un nav sveša tēma man. Un kā tu saglabā šo autentiskumu un stilu, veidojot šīs sadarbības, lai tā neizskatītos kā reklāma? Es atzīšos, ka noteikti arī es pati esmu pamanījusi, ka mans saturs var izskatīties reklāmisks un nevienmēr ir 100% autentisks. Mums mainās trendi visu laiku, gan tajā, kas ir aktuāls apģērbā, make-upā, pat matu frizūras, krāsas un pat dzīves stils. Es ļoti cenšos atturēties, kā lai postot video, bildes, storijus, kas būs tādi ļoti jau redzēti iepriekš ar
maču rokās, vai man nebūs tā. Man liekas, ļoti grūti ir satura veidotājiem un vispār cilvēkiem ikvienam sevi pazaudēt šajā laikmetā, jo visu laiku nāk clean girl, pēc clean girl būs, nezinu, pie Latīna mamma un tam līdzīgi. Un tad cilvēki ir tā kā, ja viņiem noņemtu nost visus šos trendus, tā kā, kas tu esi? Un man pagaidām nav bijušas ar to lielas problēmas, it īpaši kaut kādā stila ziņā, saglabāt autentiskumu, jo man vienkārši ir lietas, kas man ļoti, ļoti patīk, un neskatoties uz to, ka viņas vairs nav modēs, viņas nesāšu, neskatoties uz to, ka modē vairs nav biezas uzacis, es viņas krēsošu, un tam līdzīgi. Tā kā tas, man liekas, arī atspoguļojas saturā kaut kādā brīdī, ka es nemainīšu visu laiku pilnībā savu dzīves stilu un savu tēlu un savas domas par kādu aktuālu produktu, tikai tāpēc, ka visi tā domā. Man nav tas bara instinkts. Vai tu esi saskārusies ar kādiem izaicinājumiem vai grūtībām veicot kādas sadarbības? Godīgi ļoti daudz sadarbības ir izvērtušās konfliktā, un tas tāpēc, ka iepriekš netiek atrunātas kaut kādas detaļas. Citreiz tas ir par samaksu. Un ir konflikts par samaksu, jo ir norunāta viena summa, bet pēc tam kaut kas pamainās, gribu vairāk par šo summu. Ir vienošanās par, piemēram, vienu rīlu, bet no teviem vēl grib paprasīt 6 storijus un varbūt ieliec vēl TikTokā. Un netiek atrunāts, protams, lai gan ir parakstīts līgums, piemēram. Dažreiz tiek kavēti maksājumi, ir aģentūras, kurām ir slikta slava ar šo Latvijā. Ir arī ļoti bieži labu gribēdami abas puses vienojas par kaut kādu lietu, kas tev ir iepriekš jānopērk, tas ir pakalpojums vai kaut kas. Viss notiek, viss procesā, notiek tur filmēšana, nezinu, prece atnāk vai kaut kas, bet es beigās saprotu, ka man tas pakalpojums nav paticis, un esmu ielikusi savu naudu, bet es tāpat pasaku, nē, es to nerādīšu, es nevaru ieteikt to cilvēkiem, un vienalga, ka es tur atstāju savu naudu, tas atnāks ar laiku atpakaļ, un vienalga, bet es, nepazaudēšu sevi. Ja salīdzinu, kāds ir sākums, kad tu sāc ar vienu tādu mazu telefoniņu, tad ar laiku jau ir LED gaisma, softboxi, statīvs 1, tagad nopirku statīvu 2, jo man vajag tomēr 2 dažādus, un tad tikko nopirku vēl vienu gaismu, kas ir tās krāsainās gaismiņas, un tad ir tā nakts gaisma, ko pievienot telefonam, rokas statīvs. Tas ir vienkārši ar laiku tu apaudz, un tās iemaņas mainās, teiksim, jā, es neteiktu, ka esmu fotogrāfs, bet noteikti es zinu vairāk nekā vienkārši cilvēks paņemot kameru rokās, tas ir skaidrs. Un kādreiz es noteikti nezinātu, kā pievienot mikrofonus un tam līdzīgi. Tad tas viss man ir šobrīd skaidrs un tiek izmantots. Varu nofilmēt, varu samontēt. Montēšanas prasmes arī ar laiku vienkārši naturāli aug. Noteikti ir uzlabojušās tās sevis prezentēšanas prasmes, arī runāšana, jo influenceri vispār satura veidotāji ir ļoti introverti cilvēki. Kādi ir tavi nākotnes mērķi un plāni kā influenceri? Plānoju turpināt sadarboties ar jauniem zīmoliem, jauniem uzņēmumiem. Šeit man atnāca arī jauns piedāvājums būt jaunā PR listā. Tas nav Latvijas uzņēmums, tas ir tāds globāls uzņēmums, un tad man arī bija tāds wow, tiešām. Varbūt tev ir kādi ieteikumi jauniešiem, kas vēlas saistīt savu karjeru ar influenceriem, ar ko viņiem sākt? Ir jābūt ļoti, ļoti lielai vēlmei katrā ziņā. Un es vienmēr saku, ka, ja nepamēģinās, nezinās. Un grūtāk ir visu laiku prātot, nekā paņemt un pamēģināt. Un labāk ātrāk pamēģināt, un tāpat arī mums ir galvā, kad mēs, es gribu uzsākt to, es gribu to. Bet ja mēs tās lietas nedaram un tikai par viņām domājam, viņas paņem tik daudz enerģijas, un tas ir vienīgais aspekts, no kā es varētu teikt, ka ir vienkārši jāpamēģina. Bet tā kā paņemt drosmi vai kaut ko,
es nebūšu šīs tais cilvēks.